Laime lūgt apakaļ vēl vienā mūsu video 2 par futbolu. Šodien mēs nosauksim mūsu predikšanu virslīgas sezonā. Jā, cerams, būs tiešām aizraujoša virslīgas sezona. Tiešām ar nepacietību gaidām, jau nākamnedēļ sākās. Un tad mēs prognozēsim mūsu turnīru tabulu, kā mums likās, kurš vienēs un kuri izkritīs no virslīgas. Es saku, pirmā vieta būs Rīga FC, jo viņa sastāvs tiešām ļoti labs. Jā, manuprāt, arī FC Rīga vinēs, jo viņiem ir pārliecinoša komanda, daudz augsta līmeņa spēlētāju. Viņiem vajadzētu, es domāju, pat vinēt. Bet otrie ir RFS. Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņi vienkārši viņiem nesanāca kaut kas tāds slikts. RFS pirmajā vietā, tur mankien dāta kā nekā tur ir. Bet RFS otrajā, diemžēl, 1 punktu pārsvars Rīgai. Jā, manuprāt, arī RFS būs otrie. Arī man patīk, ka Mankendā pievienojās RFS-am. Es domāju, viņš tur dabūs vairāk spēles laiku, jo Rīgā viņš tomēr vairāk nāca uz maiņu. Jā. Bet, cerams, viņš tad spēlēs. Un, jā, es domāju, otrie būs arī kaut kāds tāds sīvs, es domāju, sīva galotne, tā kā pagājušā sezona, bet Rīga FC vinēs, es domāju. Jā. Trešie man ies FK Auda, protams, viņi vienmēr ir līderi, pat ja nav top 1, viņi vienmēr ir tie līderi. Jā, manuprāt, trešā varētu būt FK Liepāja. Es reāli domāju, ka Liepāja varētu paņemt tomēr to trešo vietu, jo viņam arī ir bijuši vairāk papildinājumi tajā ziemas transferu logā. Es domāju, viņi varētu tiešām paņemt to bronzu. Man gan tikai tagad iet Liepāja. Jā, Liepāja man varētu būt kaut kādi ceturties, jo ir tie pastiprinājumi. Jā, man ceturtā būs Auda. Slikta Auda, tad tieši zem Liepājas, jā, es domāju, Auda. Viņam arī, protams, ir daudz ārzemnieku, arī labi ārzemnieki. Vārtos tomēr Nils Puriņš. Jā, arī ļoti labs vārds, arī izlasē kādreiz. Tiešām man liela pieredze virslīgā, bet es liktu viņu 4. vietu, Audai, jā. Okay. Man tālāk ies FK Tukums. Viņi ļoti, ļoti labs klubs ir, lielām ambīcijām. Viņiem varētu veiksties šajā sezonā. Ok, Tukums 5. Es negaidīju, bet man būtu Daugavpils 5. Lai gan ne, Daugavpils īstenībā. Labi, es teikšu tomēr Jelgava būs 5. Jelgava, jā, jo viņiem ir arī daudz tie čehu leģionāri, arī ļoti labi spēlētāji. Es teiktu, Jelgava varētu būt 5. Ok. Es saku, 6. jaunpienācēji, Ogre United. Viņi sastāvs ļoti labs, spēlētāji ļoti labi, treneris ļoti labs. Visi ļoti labi. Pirmā sezona, 6. vieta, tālāk tikai uz augšu. Es īstenībā arī tā padomāju, un, ja godīgi, es sastos arī likšu Ogre United. Es domāju, ka viņiem ir tiešām labi pastiprinājumi. Ir tas pats Čudars no Supernovas, vārtos tur Parafionovs no Tukuma, kas bija pagājušā sezona. Māņā Bišu, kas joprojām ir rezerves vārdsargs. Tas nav garantēti, bet iespējams. Jā, ļoti labs arī. Silgails vadīs to uzbrukumu. Jā, jaunais Brazīlis. Jā, es domāju, ļoti laba tāda komanda. Ir arī jaunie spēlētāji ļoti labi. Tas pats Sprūkts un arī Lormans no Itālijas tomēr atnāca. Arī Zogri. Tā kā es domāju, ka ja būs 6, ļoti priecāšos katrā ziņā. Jā, būtu perfekti. Tālāk man iet Jelgava. Tagad man parādīs Jelgava. Labi. Tev? 7. vietā. Es teiktu, Daugavpils man būs 7. Ir tāda laba komanda, bet arī pārbaudas mačos pirms sezonā baigi nepārliecināja. 2-1 pret Ogri. Bija tomēr zaudējums Ogrē. Tā kā, es teikšu, ir daudz leģionāru, arī gan jau labi viņi ir, bet es tomēr likšu viņus 7. vietā. Es tev piekrītu. Man arī Daugavpils tur iet. Tad tieši tajā pašā pozīcijā. Ok. Jā, un tad 9. Nē, bet 8. laikam, sanāk ir Supernova. Es likšu Supernovu. Tomēr arī ir jauna komanda, jauna spēlētāja, bet man ļoti simpatizē. Viņi tomēr ir ļoti labi, meistarīgi. Tā kā varētu būt 8. vieta. Ok. Man te ir grūti izvēlēties. Es tomēr likšu Grobiņu, lai viņi pārspēlēs un paliek tajā virslīgā vēl vienu sezonu. Labi, jā. Es 9. Tu līdz Grobiņu, es liktu Tukumu. Es likšu Tukumu tomēr pirms pēdējos, ka viņi varētu
tomēr paglāpties. Nu, tik pārspēlēs, redzēs, kā tur viņiem varētu veikties, bet es domāju, ka viņiem būs ļoti smaga sezona. Lai gan ir labi spēlētāji arī tur, bet es tomēr tā viņus vērtētu. Es lieku Supernova. Pēdējā? Pēdējā. Supernova, ok. Man pēdējā 10. būs Grobiņi. Jā. Es kaut kā baigi viņiem neticu, šo sezonu baigi neticu viņiem. Es domāju, viņi varētu būt arī 10. manā skatījumā. Labi, tad ierakstiet komentārā jūsu virslīgas predikšanu. Jā, un kā jums likās, kurš uzvarēs un kuri izkritīs ārā? Jā. Paldies, ka skatījāties. Tā. Tā, teikamies.